Man nav skaidrs, teiksim, cik škura otrā. Kāda škura, Karpalkungs? Nu kā jūs runājat? Jūs esat inteliģenti cilvēki. Tāpēc, ka es jums neticu. kā problēmas nav tagad tirgus tiešām gan savienībā, gan ētikas komisijā. Jā, varētu, jā. Es atvainojos, kas uzaicināja tagad pieminekļu inspekciju? Dome, jā. Un kā tu, Jāni, domā, tie pārējie, kas tur sēž, arī dome vai nav? Nu, tie paši 4, jā, tie nelabvēlīgi. Kad būtu šis slēdziens... Nē, bet uz to apspriešanu. Man jautājums, ir patreiz šis status piešķirts? Ir, jā? Ir. Kāpēc Rudzīškungs neuzaicināja visi deputātus vai neapsprieda komitejas sēdē par šādu te procesu? Kāpēc Trapinkungs man neteica, kad... Grib piedalīties, jā? Jā, kad tu... Es gribēju, es uzzināju, jā? Tālāk jautājums tāds, jā? Šeit mēs paudām šie 4 deputāti pieminekļu aizsardzības inspekcijai, ja, savu viedokli, jo dome nebija paredzētā laika periodā šo te atbildi devusi. Bija Rudzīškungs tā? Nebija tā. Jūs sūtījāt starp atbildi? Pareizi. Mēneša laikā nevarējāt izšķirties, ja, ko atbildēt? Tāpēc, kad es viens negribēju nolēmt. Rudzīškungs, tāpēc mēs 4 deputāti paudām savu viedokli un aizsūtījām savu viedokli. Un mēs pārējie paudām savu un aizsūtījām savu. Bet kāpēc jūs šodien nepaicinājāt citus kolēģus? Šeit nebija domāts. Es domāju, ka kāpēc citi atrodās deputāti, jūs atrodaties, jūs esat no mums ievēlēts vai ne pārstāvs? Tāpēc, ka man ir kultūras komitejas vadītāji. Jums ir visi speciālisti tā tālāk, bet elementāru, kā saka, tādu cieņu savstarpēji, ja jūs neievērojat. Bet vēl viena lieta, ja? Jāni, tu stāstīji par šitiem te brūkošiem mūriem un tā tālāk. Es nestrīdos par jūsu kompetenci, ja? Jo es tur neesmu speciālists par to visu arhitektūru tā tālāk. Bet par šo vēsturi. Man bija tas lemts, Jāni, arī būt klāt un visu tos procesus atcerēties. Man ir pie 50 gadiem, ja? Bet es atceros, kā tika būvēta šī estrāde. Ja? Un ja mēs padomju laika mantojumu izstrīpojam vienkārši ar vienu strīpu, ja? Tad mēs izstrīpojam 2,5 paudzes. Tas ir normāli. Nu, viņš jau nekur netiek izsīdīt. Un vēl, Jāni, mums ir bijis diskusija ar jums, ja? Mēs esam visādi sprieduši, ja? Vai vajadzēja jums šeit līst iekšā, ja, kad pašvaldībai pietiekoši zemes? Nu, es domāju, ka šī ir labākā vieta. Nu, citi domā savādāk, ja? Bet es tikai precizēt gribēju, kāds bija viedoklis daļai deputātu, un šis, nu, kā sauca, pozīcija, opozīcija, nu, pozīcija ir 7 deputāti, tie ir 4, ja? Nu, jā, nenotļo man pateikt, nu, pakluso, nu kādu pakluso, ja, nu, apskatieties visus mūsu balsojumus un visus mūsu iebildes, ko mēs iebildes. Tiksim runāt ar sabiedrību un īpašnieku, jūs to neizdarījāt. Es esmu domas deputāts, jā, un es arī jūs to neizdarījāt. Drusciņ neliels niansīts, jā. Pašā sākumā, ar ko sākās viss tas projekts? Sākās ar to, kad vajadzīgs ir Ikšķelē šis te tautas nams, kur varētu nākt, tāpat skola varētu savas pulciņas izvest, kur varētu tiešām būt kaut cik sakārtot tā, teiksim, kaut tā tolešu sistēma un arī zāle būtu lielāka. Tas bija domāts, kur ar veco tautas namu saistīts projekts. Tas bija sākums, kur balsoja arī tas pats Trapiņš balsoja, es balsoju, ja? Balsojām visi mēs tie, kas bijām opozīcijā, kad vajadzīgs Ikšķelē šāda sakārtota vieta. Bet beidzās ar ko? Beidzās ar to, kad tika izveidots projekts, nesaskaņojot ne ar mums deputātiem, pasūtītājs dome, bez, teiksim, mūsu piekrišanas pasūtīšot projektu, un viņš tika izveidots. Mēs, kā deputāti, lūdzām Karpovu kungu, lai mūs visus deputātus iepazīstina ar projektu, lai kamēr vēl viņš nav aizgājis tik tālu, lai varētu veikt šos te grozījumus, lai varētu veikt šīs te nianses. Tas pēc Karpova lūguma viņš teica, ka tāda iespēja būs, bet, nu, pēc mana lūguma, bet, nu, tāda iespēja neradās. Un, nu, tas projekts aizgāja tik tālu, ka faktiski viņš bija uztaisīts un viņš tikai šobrīd nav realizēts, pateicoties tam, kad viņš tika iekļauts kultūras šeit vēstures pieminekļu sarakstā. Es rādu. Viņš nevarēja tikt realizēts, jo viņam nebija tajā brīdī ne detāla plāna, ne viņš nebija saskaņā ar teritorijas plānu. Būtu tiesa, un tad ar to tas arī beigās. Praksis savādāk uzbūvēt un pēc tam piesaist detālu plānu. Mums jau pieredze ir par šo detālu plānu, jā. Uzbūvēja Maksimu,
arī bez kāda detāla plānojuma uzbūvēja Maksimu. Maksima ir gatava, pēc tam mēs piedzenam detāla plānojumu un nododam. Lai varētu nodot, tad mēnešu pāris gaidīja tikai tāpēc, ka nebija šis detāla plānojums. Ja? Nu, tā arī tā varēja veidoties tā pati lieta, kad uzbūvējam šo te gaismas, teiksim, pili, ja? Kas iekšēlē nesamērojam par lielu ir, bet, nu, un pēc tam pieaudzenam šo detālu plānojumu un nododam šo te kultūras centru. Ja? Bet nu, katrā ziņā mēs vēl ar vienu esam par to, ka mums ir vajadzīgs šīs te kultūras centrs. Ja? Tikai nu, viņam jābūt sabalansētam. Un vai tā samērīgam ar mūsu vajadzībām, ar cenām. Un, nu, tas, kas atbilst, teiksim, Ikšķilas vajadzībām, ne jau kaut kādiem milzu pasākumiem. Jūs domājat, ka viņš neatbilst? Tāpēc mums nav vajadzīgi tik grandiozi, dārgi projekti, kas... Viņš nav grandios un dārgs projekts. Nu kā nav dārgs projekts? 6 miljoni, kas tas ir? Es domāju, es nezinu, man kā uzņēmējām katrs lats, teiksim, jāmeklē, kur es varu, un 6 miljoni savākt pašvaldībā, tas nav maz naudas. Bet no kurienes jūs esat dzirdējis, ka viņš 6 miljoni? Nu, labi, nu kaut 4 miljoni, nu tāpatās tas ir milzu summas. Es nenolaidu. Pārpalikums 3,5 miljoni nav daudz. Plus 300 projektēšana, plus autoru uzraudzība, plus būvuzraudzība. Nu, tad te tak nav muļķi cilvēki. Jau ir iztērētie. Nē, mēs zinām īstos ciklus. Man nav skaidrs, teiksim, cik jūs gribat kvadrātmetru. Kāda škura, Karpalkungs? Nu kā jūs runājat? Jūs esat inteliģenti cilvēki. Tāpēc, ka es jums neticu.